Nu, sveiki, mani saules zaķīši. Cerams, ka neesat nosaluši. Cerams, ka sniega kupens ir izšķūrēts un ziemas riepas ir tur, kur viņām jābūt. Cerams, ka jums viss labi. Ziemassvētku dāvanas jau rūpējat. Pēc 3 nedēļām ir Ziemassvētki. Pēc 4 viss gads ir jauns, mainās. Wow, kā laiks iet. Aizvakar, kad mums sanāca braucām, es saku Egijai, iedomājies, 1. decembris šodien. Egija, ko? Kāds decembris? Jūlijs, ne vairāk. Jā, paskatoties apkārt arī, fantastiski, man liekas. Bet, jūlijas un decembris. Es gribēju tā kā uztaisīt jau vienu vidiku, jau bišķi ātrāk, bet mums kaut kā katru dienu, kas nāk, paliek aizvien labāk un labāk. Es arī to YouTube video taisos tā kā lipināt kopā, bet kaut kā tās pirmās dienas liekas tagad tik nenozīmīgas un tas laiks, lai viņus salikt arī kopā, es jau priekš Instagram tur lipinu, un es nevaru tā vienkārši neko izdarīt, man vajag tā kārtīgi, un tāpēc es pat nezinu, ko to YouTube darīt. Un kāds tas formāts, un viss man kaut kā tas Telegrams, kur es Malaiziju taisīgi nāca kaut kā vienkāršāk, un tas bija tāds nepiespiests un kaut kā baigi dabīgi sanāca. Es vēl nezinu, ko es darīšu. Bet anyway, mums viss labi, no rītiem cīnāmies ar mērkiķiem, brokastis reizēm izējam ārpus mājas, reizēm paši taisam, jo foršāk ir, kad no rīta nav tas rašs, kad kaut kur jāskrien uz kaut kādu ēdnīcu un jāpasūt un viss, bet kad mājās var cīnīties paši uzvārīt čaiņikā olas un desiņas 7-Elevenā nopirktās. 7-Elevens mums ir lielpiegādātājs, un viss vienkārši tāds nervesenveidīgais principā, es varētu teikt, veikals, bet tur viņš ir mazs, viņš uz katru stūri ir, un tur viss ir it kā, ko vajag. Kā, labākais draugs. Bet, ko es vēl gribēju teikt? Jā, mēs tagad atbraucām uz Ko Čanga salas. Tas ir vienkārši fantastiski. Mēs ar viņu braukājām apkārt ar rolleriem, un ar rolleriem. Vienu dienu mums ir pludmalē, jo pludmale, tāda viņa arī ir. Ūdens ir silts. Vienu dienu pludmalē, otru dienu izpētēji. Un tad nedēļu bijām atbraukuši vēl šodienu, un vēl rītdien. Un tad mēs braucam prom no ūdeņiem, pludmalēm. Un tā, it kā bija, sākumā mums bija Bankoks 3 dienas, tur it kā likās interesanti viss. Un tagad atskatoties apakaļ, likās, tā. Pēc tam bijām aizbraukuši uz Patāju, kur, it kā bija interesanti tādā brīdī, bet, tur sāvi atkal kāsīši, jo, tas ir pieaugušo spēļlaukums, principā. Visur zāli uz katru stūri, visur meitenes uz katru stūri, un tur tie vecie nesvaigie vīrieši, kas tās meitenes tur, tur tāds cits stāsts, bet, uz katru stūri krieviski arī runā, starp citu, jā, mēs bijām tā kā Krievu rajonā, nav ko brīnīties, ka tur viss ir krieviski un runā krieviski, Krievu mūziku spēlē un viss tā. Bet tad aizbraucām uz Ko Samē, kur skaitās baigi Krutu sala, visi baigi noreklamējuši. Bet mēs tur tā, nebūsim nepateicīgi, bet mēs tur neredzējām to krutumu. Te, piemēram, te daudz krutāk. Un Ko Samē, tas bija Instagramā varēja redzēt. Reku Erigi ar Šarloti. Pasveicam, čau! Eki arī. Čau! Un mēs te tagad atbraucām. Ir baigi, ne baigi, bet viena liela daļa lietas visādas, pie kurām jāpiešaujās. Sāk brokastu laikā ātri jāpēd un pēc tam jāatkaujās ar mērkiķiem. Tiem no pirmajā dienā baigi piedūriens bija viss interesanti, it kā ar tiem mērkiķiem un tā. Bet, zin kā, tad, kad aiz viņiem jāvācas pusers, ko viņi ir izvilkuši no tā maisa ārā un izmētājuši pa visur, tāpēc tam vairs nemaz nav baigi interesanti, un viņi jau tur šņāc virsū un tā. Un tad es piešāvos, ka viņam vajag slotu. Bet nevajag jau baigi sist, tikai tad, kad pa tū pieliet, bet no tās slots viņiem bail, to laikam ir, to viņi dabūjuši nevienreiz vienu, un to slotu, ka parasti paņem, tad viņi tur, tinās projām.
Tā kā, jā, istabā nekādu musu ar miskas nevar turēt, jo tad nāk skudurs istabā. Baigi ātri uzreiz. Vienu dienu tur kaut kāda konfekšu papīra vai kaut kas ir izmests un uzreiz māja pilna. Viss miskas vienkārši ar skudrām ir pilna. Tā es griežos riņķi apakaļ. Un, jā, kad izliek ārā mērkaķi, skudurs vai mērkaķi. Nu labi, kā tas tā, bet tad tā vietiņa mums ir rītīgi superīga vienkārši. Tas viss, kas te ir tāds, tas nenormālais čils. Mēs bišķi ekstrēmi paņēmām, braucam pusotru stundu ar rolleri trietā uz otru salas galu. Paņēmām sākumā vien tādu lūzini par rītīgi lētu naudu. Nu, mēs tā uz budžetu mēģinām iekonomēt šur tur, lai pēc tam kaut kur vairāk patērētos vai kā. Un tas budžetnieks, 200 batiem, nu, baigā jau starpība, ne, tur 6 eiriki vai 7 eiriki dienā it kā, bet, nu, labi ir, tur dienā sarēķinot, kā tie bati ir 100 bati, 30 kronas, bet mums kaut kā tās cenas un visi ir aptuveni tas pats batos maksā tas, kas mums te kronās. Pa 100 kronām jau var viens cilvēks Zviedrijā paēst, pa 100 batiem, kas ir 30 kronas, te var paēst. Līdz ar to kaut kā tā baigā likumsakarība ar tiem kronām un batiem. Un mēs tad tā ik pa laikam šur un tur ietaupam. Un tad ik pa laikam šur un tur zaudējam. Un paņēmām to veco skūteri. Jā, tūlīt pateikšu pa sodiņu arī. Paņēmām veco skūteri, aizbraucām uz otru salas galu. Un izrādījās, tas bija lielāks brauciens un piedzīvojums nekā Šarlota nāk līdzi. Siltā ūdenī. Un tas bija lielāks piedzīvojums nekā gaidījām. Pēc tam meklējām mangrūvi mežus, bet neatradām. Tur pretī atradām baigi stāvos ceļus. Rītīgi stāvu ceļu. Tas rollers iet augšā. Rītīgi stāvi. Pat tādiem iepriekš nebija braucis. Un loģiski, ka tie stāvie ceļi arī ar asiem pagriezieniem, tad brauc pa tik stāvu augšā, un tev tas skūters ir tāds knapiņīgi, un tev jau uztais 180 grādu pagrieziens apakaļ uz augšu. Wow, tas ir izaicinājums, un mēs jau 3 esam, un es zinu, kā sabaidījies. Tā jāizlaid Šarlota apakaļ pie mammas. Šarlotītē, nāc pie tēti. Un tā, bišķi nopauzējam. Un atpakaļ mums ar Šarloti vienkārši, jā, viņai patīk ūdens. Un anyway, izbraukājam, bet neatradām tās īstās mangrūvu salas, bet atradām baigu labo pludmali, tādu rītīgu wild, bez kaut kādiem saules krēsliem, bez kaut kādiem liekiem turistiem, bez nekā. Un izdomājam, ka mums, saki čau, pasaki čau visiem, Hegijā, saki čau visiem. Čau. Un izdomājam, ka mums vajag aizbraukt, apskatīties tās īstās mangrūvas. Un, jā, arī pat cik tā rītīgi labā pludmala. Un izdomājam paņemt, vai tagad niknāk rolleri paņemam. Paņemam niknāk rolleri. It kā tas niknais rollers vispār nevelks, 125. Labi, mainām rolleri, mēs samainām citu rolleri. Paņemam citu rolleri, nu, iet labāk, ok. Dārgāks ir par rollers, ok. Braucam, tas tāpatās, tāpatās viņi neiet neviens. Laikam turistiem nogriez. Un aizbraucam līdz otram galam, atrodam pareizās mangrūvas. Viss notiek, viss ir. Aizbraucam uz to pludmali. Wow, tā bija fantastika. Tā kā filmos, kā rāda. Bišķi labāk pat, jo, 3D un tā. Tā kā, jā, tas bija piedzīvojums mājās braucot. Protams, pa visiem tiem tvistījiem atpakaļ visu baigi forši. Un Egi jau sagatavojusies iepriekšējā reizē nosala, jo vienā salas pusē visu laiku ir saule, otrā salas pusē pat cik liels kalns priekšā. Visu laiku ēnu, ne visu laiku, no rīta bišķi silts, bet pēc vakar pusē ir tik augsts. To var tik just šinī pusē, kur mēs esam. Pludmales forši turisti, otrā pusē ēnu un viss tā. Maigī sagatavojusies, saģērbusies, mēs tā normāli tvistojam mājās, tur pa ceļam vēl nakts tirgu paņemam ko. Un uz ceļu patruļu. Visus pēc kārtas tādi loģiski, kas džeks no laukiem brauc bez ķiveres, ne no laukiem, bet vienkārši viņam tās ķiveres, tā kā velosipēda ķiveri aptuveni, un viņas nedara, un viņām aplaust visi tie štrunti, kas mums tā ir mūsu īres punktē, un es domāju, kāda jēga no tās ķiveres, izlasījām to labāko iedevām Egijai, Šarlotei, es domāju, kāda man jēga no tās sūda, un es vēl GoPro likšu, un viss, labi, braukšu bez ķiveres. Bija bez ķiveres 500 B sodiņā, tas ir 150 kronas. Bet, vienalga, jā, sanāca, bet šī dabūja arī sodiņu. Tā kā, te mums jūra. Un, principā ir
lielos vilcienos iet mums te labi, piedzīvojumi ir un viss ir kārtībā. Ir baigi daudz visādas lietas un daudz visādas sīkumu, ko gribētos pastāstīt, bet 10 minūtēs nevar iekļauties, un es arī baigos skriptu neuzrakstīju scenāriju, lai baigi atskaitītos. Bet nu neko, izstāstīs aptuveni es, iet mums labi, pāriet braucam projām, un tad jau atkal updatētošu. Tā kā neteikšu like and share. Turās, uzsūt kādu ziņu, kā jums iet, kas jauns.